Šajā materiālā parādīsim, kur visērtāk apstāties pie Master Foto veikala autovadītājiem. Šis ir virziens no centra. Pabraucām garām Lačplēša ielas krustojumam. Braucam pa Sadoņikovu ielu. Un šajā krustojumā, kas ir nogriežas uz Krāslavas ielu, veicam kreiso pagriezienu. Tas ir tieši pirms ēkas, kurā atrodas uzņēmums Master Foto. Šeit veicam kreiso pagriezienu. Mašīnu iespējams atstāt šeit kreisajā pusē, ja ir brīvas vietas. Vai arī labajā pusē aiz zaļā žoga. Šī teritorija atrodas tajā pašā kompleksā, kur uzņēmums Master Foto. Šeit pat varat atrast labajā vai kreisajā pusē, kur ērtāk jums ir noparkoties. Alternatīvas vieta, kur apstāties, ir jābrauc garām Sadoņiko 39 Master Foto veikalam. Šī vieta varētu būt vērtāka arī tiem, kas pārvietojas no Ķengaraga. Tātad braucam pa Sadoņikovu ielu, tuvojamies Katoļu ielas krustojumam, ieņēmām kreiso joslu un veicam kreiso pagriezienu. Priekšā ir vieda benzīntanks šobrīd redzams. Un priekšā ir redzama Katoļu iela. Šeit pēc izvēles iespējams labajā vai kreisajā pusē, kur ir brīva vieta, var atstāt automašīnu. Autostāvvieta Katoļu ielā, kur iespējams atstāt mašīnu. Šajā ēkā atradās veikals pagājušo gadu. Šī ir vecā atrašanās vieta. Lai nokļūtu uz Master Foto telpām Sadoņikovu ielā, ir jādodas Sadoņikovu ielas krustojuma virzienā. Šeit pagriežamies pa labi. Kreisajā pusē redzamā gaišā ēka ir poliklinika. Labajā pusē redzamā ēka Sadoņikovu iela 39. Pirmais veikals šajā ēkā ir mēbeļu veikals. Šīm tad durvīm mēs droši dodamies garām. Paejam garām ailai. Un nākamās durvis ir ieeja Master Foto veikalā.